Mani sauc Reinis Kraševskis, es mācos Krēslavas gimnāzijā, pats dzīvoju Klājumos. Laikam tas, ka tiešām patīk tā brīvība, kas ir šeit, un tas nav saspiestais dzīvoklis, bet tu vari mierīgi iziet ārā vasarā kaut vai arī bez krēkla, un neviens tev neko nepateiks. Protams, ir ļoti daudz cilvēku parasti pagalmā, bet tu vienmēr vari justies brīvi. Tagad, kad ziemīgajās dienās, kad cilvēku sezona vēl nav tik stipri atklājusies, tu mierīgi vari iziet ārā un bez neviena pastaigāties un padomāt savas domas. Klājumi ir mana ģimenes saimniecība, kur es esmu piedzimis un izaudzis. Gan jau arī nomiršu. Es mācos brīvajā laikā, palīdzu mammai, tā teikt, un strādāju par izjāžu gidu, par ekskursiju gidu par mūsu saimniecību. Klājumos var atpūsties gan ar ģimeni, gan vienam, gan pārī, un atraktīvi pavadīt laiku gan zirgu mugurā, gan vienkārši dabā, kā arī nakšņot. Garšīgi un latgales tradīcijās. Pašas Klājumus izveidoja mans vectēvs, kas bija mammas vectēvs. Un viņš atnākot uz Klājumiem, šeit bija aizaugusi pļaviņa, kur viņš izcirta krūmus un uzcēla pirmās sēkas. Un tad jau pēc vairākiem gadiem to mantoja mamma un sāka attīstīt. Es jau piedzimu, kad mamma šeit saimniekoja. Mēs vienmēr bijām mammai līdzi, ko viņa darīja, un es esmu tas, kas brauca vienmēr viņai līdzi uz katru tikšanos un uz katru vietu, un principā arī laika gaitā tas arī interesēja. Es esmu bijis atpūtā tikai uz citām zemēm, bet, protams, ka Latvijā ir mājas un pierastā. Tikai iepiestrādāts. Tā, ka īsti uz ilgu ļoti laika periodu nē. Tiešām pietrūkst tā Latvijas dabas un māju Klājumu. Sadarbībai gan jau ir liela nozīme, bet Klājumos mēs esam vieni paši, mūsu ģimene, un ir darbinieki vienkārši, kas palīdz attīstīt saimniecību un palīdz veikt darbus. 2, 3, kā kad mums, viens ir patstāvīgais. Lielākais, laikam, motivators ir mamma, kas ir tiešām ļoti daudz sasniegusi un izveidojusi. Viņai izdevās attīstīt tādu, savu, var teikt, mīlestību pret zirgiem, un izdevās to pārveidot arī biznesā, kas tiešām nesagādā grūtības un nesagādā bēdas, bet iepriecina, un tu vienmēr priecājies iet uz šo darbu. Tā, ka pilnīgi nesanāk, nekad nav bijis, ilgi strādājot, viss sanāks. Ir jāizdomā galvenais sava doma. Ar domu visu var, ar ideju visu var izdarīt, un galvenais neklausīties tie, kas saka pretī runā, un tie, kas saka, ka nesanāks, viss sanāks. Un nevajag ne no kā baidīties. Protams, arī finanses, bet darot visu var izdarīt, un visu var atrast. Šeit, kur mēs sēžam, šeit agrāk bija stāvlis kūts, kur stāvēja iekšā zirgi, un mēs saviem līdzekļiem mēģinot arī pārbūvējām, bet projektus rakstot uz iekārtām. Pārnesām, var teikt, zirgus uz jauno viņu stalli, mēs viņu būvējām 5 gadus, un atklāšana, kas bija tāds liels, grandios pasākums, un tai skaitā arī pirmās kuģu rotaļas, kas mums ir Klājumu svētki, kas notiek parasti pēdējā augusta svētdienā, un tur mēs uzstājamies gan paši, gan arī atbrauc citi no Latvijas jātnieki. Un tiešām, kuru mēs jau pagājuši vasarā nosvinējām 10. gadu. Tieši Klājumu pasākums laikam ir kuģu rotaļas, bet mēs piedalāmies arī ļoti daudzos. Pilsētas svētkos gan Kraslavas, gan Daugavpils mēs vizinām bērnus un piedalāmies, un arī
pēc pasūtījuma mēs esam braukuši arī pa Cietoksni, mums ir 4 jūgs, 2 jūgs, kas ir ļoti smuki izskatās. Mēs esam braukuši arī kāzu viesus vizinājuši Rīgā, arī pa Rīgas centru. Daži, protams, domā uz klājumiem atbrauks, ar zirgiem paiet, atbrauks uz kaut kādu vecu ūki, kur stāvēs 3 zirgi un viņi apsēdīsies, paši aizies kaut kur. Bet atbraucot, pamainās nedaudz domas parasti. Ir bijis, ka iebrauc pavisam pa citu ceļu, navigators ieved, un viņi tiešām domāja, ka tik slikts ceļš līdz mums ir un ka tik viss slikti, bet atbraucot un saprotot, ka bija vēl 2 ceļi, kas bija ļoti labi, viņi paši saprot, ka viņi ir kļūdījušies un saprot, ka klājumi īstenībā nav tāds ūkis. Mums ir 2 kilometru attālumā Katlovā ciematā veikals. Tas ir tāds pirmās nepieciešamības preces, bet 7 kilometri no mums arī ir Kraslavā, kur var nopirkt visu pārējo. Godīgi īsti vēl nesu izlēmis, bet klājumi viņi būs visu dzīvi un arī viņi paliks, bet vēl ir nedaudz laika, lai izdomātu, gan jau izdomāšu, ko vēl darīšu. Varbūt kaut kādas programmēšanas ziņā, kas tagad ir diezgan populāri. Motortehnika, kas ir, man jau no bērnības patīk, izbraucot ar moci, vienmēr arī visas domas palaižas garām. Vienkārši izejot ārā un tiešām un paelpojot svaigu gaisu un apdomājot, par ko tev tieši, kas tev traucē domāt. Protams, attīstīt nedaudz lauksaimniecību, kas palīdzēs klājumu attīstībai. Klājumi vienmēr paliks dzīvē, kur es varu atbraukt, kur es varu atpūsties un, protams, arī palīdzēt mammai un attīstīt šo vietu. Principā klājumi jau ir diezgan labi un attīstīti, bet, protams, ka kustēsimies tālāk un gan jau kaut kas jauns parādīsies. Klājumi paliks vienmēr un klājumi būs.